Mani sauc Mārtiņš Naglis, es medīju Gulbenes novada Lejasciema pagasts ir tāds, un mums tāds iecirknis ir Dūre. Medīju, es cik sevi atceros, man liekas, tētis ņēma no pašas bērnu, kad jau varēja kaut kādi 7, 8 gadi. Es jau esmu, tā kā varētu teikt, kā dzinējs mednieks, un tiklīdz palika 18 gadi. Tas ir jau mani jau pilnas sezonas, jau ir 18 pilnas sezonas, kopš esmu mednieks ar ieroci. Jā. Tā kā no 2006. varētu būt laikam, vai 5. negribas sajaukt, jā. Jā, man jau likās ļoti interesanti, ir bijuši visādi periodi, kā es esmu, vispār palicis arī tik azartisks mednieks, jo bija jau visādies. Bija brīdis, kad man arī tik ļoti nepatika tās medības, jo bija tā, kad aizgāja kā mazs būdams dzinēja medībās slapjas kājas un pārsalis, un tā likās, kāpēc ne, otrais es neiešu, bet tā, vienu reizi, otru reizi, un šobrīd, kā man pats tētis saka, es esmu trakāks mednieks nekā viņš pats, un man liekas, tas ir fantastiskākais, kas var būt kopā medīt ar tēti. Un man ir tāda liela cerība, ka man arī tagad aug mazs dēliņš, kad es ceru, es viņam, protams, neuzspiedīšu, bet būšu ļoti priecīgs, ja viņš arī būs mednieks. Tā kā, un ja vēl mēs visi 3 kopā varēsim aiziet medībās, tas vispār ir izcili. Kaut gan mēs jau tagad ejam, man arī māsa ir medniece. Jā, mēs esam ģimene, mamma ir vienīgā, kas laikam neiet medībās, jā. Kāpēc es varbūt eju tajās medībās? Tas pirmkārt ir, kā es esmu arī dzirdējis no daudziem kolēģiem medniekiem, tas ir arī tieši tā izveidināt galvu pēc ikdienas tās visas steigas, visas. Protams, man arī interesē trofejas. Tas arī, protams, ko man arī izdevās pagājušajā gadā ļoti to, ko es gribēju nomedīt. Un es tiku pie sava ilgi kārotā zelta stalbriežu buļļa un pie tam tāda kārtīga zelta. Jā. Man patīk, man nevajag katru reizi pat, kā es arī esmu dzirdējis no arī, kā minēju kolēģiem, ne katru reizi vajag arī kaut ko nomedīt. Vienkārši gribas aiziet uz mežu pastaigāties, paskatīties, kas jauns, pasēdēt tajā pašā tornī. Es, kā vēlreiz saku, izveidināt galvu un reizēm pat iznāk tas dzīvnieks ar tev pat ieroci nepacēl. Vienkārši papriecājies, paskaties un tā ir nenormāla bauda. Man vispār pie dabas patīk. Es reizēm vienkārši paņemu ieroci plecos un vienkārši aizbraucu uz mežu pastaigāties. Ar mērķi vienkārši pastaigāt, paskatīties. Kā es citiem saku, gribas vai tā drīkst teikt trofeju mednieks, jā. Es neeju tīri šaušanas pēc uz mežu, kad, kā daudz saka, jūs jau aizbraucat tur uz medībām tikai, izšauties un zvērus, tā teikt, nomedīt un nē, man tā nav. Man īpaši arī dzinēja medības un ļoti tos ir. Tad, kad draugi sabrauc no Rīgas un visiem pārējiem, tad beidzot var satikties. Un tur lielai daļai arī tā ir tāda satikšanās, būt kopā, aiziet uz mežu, pamedīt, jā. Viss tas process. Pārsvarā lielākais tas kodols mēs visi, kas šeit medījam, ir, jā, ap šejieni, ap Gulbenes novads, bet, protams, ir mums daži cilvēki, kas ir no Rīgas brauc, jā. Pārsvarā ir no Rīgas, jā. Bet viņiem ar saistība kaut kāda ir šeit ar Lejasciemu. Nav mums tā, ka tīri no Rīgas speciāli brauc. Ir pārsvarā. Visi ir kādreiz dzīvojuši Lejasciemā, tagad vienkārši darbs Rīgā un tad pa brīvdienām atbrauc uz medībām un tāpat apciemot vecākus. Var teikt gan tā, ka Blazers, gan es viņu atradu, gan viņš mani atrada, jo man jau kādreiz, kuram gan negribas Blazeru. Man vismaz tā liekas. Ja kāds arī teiks, ka negribas, labi, bet man liekas, lielai daļai gribās nokļūt līdz šim ierocim. Īpaši PR8 un jebkurā izpildījumā. Un kā es nokļuvu līdz Blazeru? Protams, skatoties žurnālus, sevi kārdinot, jo tas ir kā es smējos, tas ir mans konfekšu veikaliņš kā mazam bērnam. Un iepriekšējais ierocis, kas man Winchestobru Brownings arī nebija slikts, un es neko sliktu nevaru teikt par šo ieroci, bet visu laiku bija tāds mērķis, kad, gribētos Blazeru. Un pirmais nopirka tēts sev R8. Un man bija tā iespēja ar viņu pamedīt, jo tas ierocis bija arī uzrakstīts uz mani, kas drīkstu lietot. Un, protams, tur nebija divu domu, ja tēts negāja medībās, tas ierocis bija pie manis, un es ar viņu biju medībās. Un īpaši aizejot gaidas medībās, tev ir laiks viņu apskatīt, pagrozīt, paskatīties, īpaši, jā,
paskatīties viņa plusus, mīnusus, kaut gan es uzskatu, ka viņam ir tikai plusi. Tas ir tīri mans tāds viedoklis, un es sapratu, jā, ka man vajag taisni tādu pašu kā tētim. Neko citu savādāk, es taisni biju ieciklējis, un tur līdz ar to arī nebija man tik daudz jālauza galva pa kalibriem, jo es zināju, ka es gribu 7x64, jo tāds ir tētim. Man patika, kā viņš uzvedas medībās, un ka tur viss ir kārtībā ar to kalibru. Tā kā, jā, un tad atlika tikai vienīgi doties uz jūsu, kas mums ir tuvāk Valmieru, un sakomplektēt un gaidīt šo ieroci, jā. Tā kā kaut kā tā. Es pie pirmā nokļuvu, un tad jau tālāk bija, jā, kad man tik viņš drausmīgi iepatikās, kad aiziet uz dzinējmedībām, jo šo ieroci es neizmantoju dzinējmedībās. Kā es visiem saku, man ir žēl šo koku skrāpēt un visu pārējo. Un man sievas brālis bija nopircis ar plasmasu laidni, un man likās, jā, tas ir īstais, kas varētu būt dzinējmedībām. Un es biju, kāpēc es pār dzinējmedībās, tā teikt, jau var teikt, sagribēju Blazeru arī, jo es pie visa šā ieroča turēšana, kā viņam ir tā pistoļa tipa rokturis, visa tā biju pieredis jau individuālajās medībās medījot, kad es vairs pie sava Browninga nevarēju pierast. Man likās, ka tas jau ir mans svešs ierocis, kaut gan ar viņu es biju nomedījis 9 gadi. Un viss tur bija kārtība. Un, neko sliktu, es kā saku, arī par to ieroci nevaru pateikt. Man viņš joprojām stāv seifā. Nolīdz gan tālākajā stūrītī, diemžēl šobrīd. Un es sapratu, ka tas vairs nav mans, es nejūtu vairs to. Un tad nāca nākamais ierocis, kad man vajag, es negribēju stobru mainīt. Jo šiem ieročiem, kas ir fantastiski, kad var arī stobru nomainīt un lietot, kā es minēju, man viņa palika žēl dēļ koku, un es sapratu, ka man vajag ar plasmasu laidni, nākamo Blazeru. Jā, šis ir, par ko es jau minēju, šis ir man tāds otrais, kas ir tīri dzinējmedību ierocis, kas man liekas, es neko labāku, man liekas, šobrīd nevarētu vēlēties, jo kāpēc es izvēlējos, kā es jau minēju, izstāstīju, jo šis ir, man liekas, ļoti labs, ka viņš ir plasmas, ar viņu droši var arī gar kādu zaru, droši var palīdz, kā jau dzinēja medībās, daudz, kur sanāk iet pa stigā un visu pārējo. Un man ļoti patīk šim ierocim, kad viņam jau, ja pareizi teikt, ir integrētais jau klusinātājs, kas man liekas ļoti ērti, kad vairs nav jāskrūvē virsū atsevišķi klusinātājs, viņš ir ļoti kompakts līdz ar to. Un tā skaņa arī ir, kā man citi saka, blakus stāvot ļoti simpātiska, un viņš to skaņu uztaisa tādu kā smukajā bisīti, tāda smukas, klusa skaņa ir. Par kalibru tur bija mums visādies. Es sākumā ar nedaudz gribēju 7,64, to pašu, kas man jau ir uz gaidas medībām, otram Blazer R8, bet viņu nevarēja dabūt ar, kā es saku, ar iebūvēto klusinātāju jau. Jo varēja tikai lielos kalibrus vai 30.06. Un tad man ilgi bija, es pat draugus aizsūtīju tie, kas bija Dortmundē, lai aiziet uz pašu Blazer standu un paprasa, ka mēs medījam Latvijā, kāds ir īstais kalibrs. Arī Purnavmuižā man ieteica šo kalibru 9,3x62. Un es gribētu, kāpēc es par viņu tā ieminēju par to kalibru, es gribētu teikt, es šogad ļoti to pārbaudīju dzinējmedībās, ka tas ir mīts, tas nav ziloņgāzais. Kā citi saka, kad tur vairs nekā pāri nepaliks pēc šāviena. Nav, viņš taisni parāda pretējo. Viņš izdara to, ko vajag izdarīt, viņš ļoti ātri apstādina medījamo dzīvnieku. Tas ir viņa šī kalibra ļoti liela priekšrocība, jo dzinējmedībās, kā mēs zinām, dzīvnieks ir vēl uz paaugstināta adrenalīna, un mūsu kā mednieku uzdevums, ja mēs esam medībās, pēc iespējas ātrāk šo medījumu nomedīt. Un šis kalibrs to izpilda perfekti. Viņš, nav, kā, ja tā var teikt, dzīvniekam nav nekādu moku. Tur šis kalibrs, jā. Ja pareizs ir šāviens, tad turpat ir pēc 5 soļiem arī medījamais dzīvnieks. Tā kā, un es, kā jau minēju, es šogad sanāca diezgan pamedīt ar šo ieroci un es varēju tos mītus gāzt arī mūsu kolektīvā. Ka šis nav tāds, kas saka, ka es nopirku, visi uzreiz teica, ko tu uz Āfriku ziloņus brauks ar viņu medīt vai lāčus. Un man jau teica, cik pa brīdim arī pasmējās par šo kalibru, tā kā liels kalibrs, bet es teiktu, paldies liels, ka man Purnavmuiža ieteica šo kalibru,
Un arī Blazer standā Dortmundē, kad viņi pateica, jā, šis ir dzinēja medību labs kalibrs. Un jā, viņš sevi pilnībā attaisno. Man ļoti patīk. Un, jā, ja man būtu otrais jāņem, es laikam arī savu pirmo ieroci tomēr izvēlētos jau ar šo iebūvēto, jeb integrēto klusinātāju. Ja man būtu vēlreiz, jā, ja būtu, varētu patīt laiku atpakaļ un varētu, es laikam, jo tas ir nenormāli ērti, un lai man daudzi, nezinu, saka pretēji, es saku nē. Šī ir labākā lieta, kas ir izdomāta, man liekas, Blazeram. Katram ir savā kategorija, un man liekas, tas ir tāpat kā ar automašīnām, kad ar jebkuru automašīnu jau pa lielam to arī nokļūt no A punkta līdz B. Nu, te jau tas pats ar jebkuru praktiski ieroci, tu jau vari nomedīt arī to medījumu, bet kā? Un cik efektīvi, un kā es jau minēju, ir jau mūsu kā mednieku, tā teikt, uzdevums tam dzīvniekam pēc iespējas ātrāk no tās mocības izbeigt. Es esmu pamedījis, jā, man ir bijis, kā jau sākumā man bija, kā jaunam medniekam, TOS 34, ja nekļūdos, jā, bisīte. Tad tālāk man teica uzdāvināja jau karabīni, kas ir tas Brownings, ar ko minēju, un tālāk es ar viņu nomedīju. Kas man Blazera, jā, kas atšķirās, man drausmīgi patīk, es esmu tāds varbūt perfekcionists, man īsti varbūt var teikt, ka man nepatika, kā jau pusautomātiem Browningiem ir tā izkliede. Šeit tomēr ar Blazeru tu vari droši nolikt 2 eiro monētu un sašaut 5 visus šāvienus, ja vien pats vari noturēt. Tāda visas tajās 2 eiro monētā arī salikt. Kas man simpatizē arī, pieņemsim, šim, kas ir fenomenāli. Varbūt citi teiks sīkums, bet ja var izdomāt automātisko vaidziņu ar atmiņu, nu, tas varbūt citi teiks, tu tak vienreiz varbūt noregulē kā mašīnai krēslu, bet reizēm ir tā, teica, paņem vai ko saspaida, es tik piespiežu podziņu, man viņš iznāk ārā manā pareizajā pozīcijā, kā es gribu. Visi šie slāpētāji, kas ir, es nemācēšu pareizi laikam pateikt, kā viņu sauc, bet viņš ir tā kā acitienu, lai mīkstina. Protams, viss favorītākais, kas man šobrīd šiem ieročiem, kas Blazeram patīk, tas ir, kā es jau minēju, šis integrētais klusinātājs un pistoļu tipā. Jo tāds atvēriens, kā ir šiem ieročiem, es nevienam ierocim šobrīd neesmu redzējis. Un daudzi gan es redzu, sāk kopēt Blazerā šos rokturus, bet es esmu tāpat kā tētim, kā tētis minēja, diezgan daudz ieroči ir sanācis šautuvē paturēt rokās. Es nevaru kaut kur šeit nianses izstrādāt, un viss tas garums, laikam, vai jā, atvēriens Blazeram ir pavisam, vai tu esi pieradis, bet es nevaru, citos ieročos es to nesaskatu tik labus atvērienu kā šeit. Un jebkuram arī draugam, ka nopērts, visi saka, nu iedod pamēģināt, kāds viņš ir, un visi kā pirmais, ko visi saka, cik viņš labi krīt, un cik viņu viegli ir noturēt. Nu, arī tā, kad, ja tev jāšauj stāvus un no rokas, cik viss tas ir ērti. Jā, es ar katru savu nomedīto medījumu ar ļoti labi spēlēju. Vai tās ir dzinēja medības, vai tās ir gaidas medības, jā, bet vispilgtāk man ir palicis, tas bija pagājuša gada ziema, 8. decembris, kad man beidzot izdevās nomedīt savu zelta stalbriedi. Un nevis tādu, kā es saku, tikai zelta, bet tas ir 232 punkti, kas jau uz to brīdi Latvijā, kad vērtēja, viņš pagājušajā gadā bija viens no lielākajiem uz to brīdi. Kopumā viņš kaut kādu laikam Latvijā ieņem 25. vietu kopā. Bet ne pa vietām, bet tas bullis tiešām bija tā, ka es jau biju atradis viņa ragus iepriekš. Un pie barotavas viņš bija atstājis, un es sapratu, mēs jau tad sapratām, ka viņš ir zelts. Un tad sākās man tas, kā es teicu, ilgais ceļš līdz viņam, jo es nosēdēju, bija mīnus 14 grādi ārēs, 7 stundas laktā gaidīju, un man tik teica, nē, viņš tev tā vienkārši neatnāks pie tevis, jo tas ir zelta bullis. Un bija katru reizi, tā kā es aizbraucu prom, pieceļos no rīta, tas zelta bullis jau ir kamerā, visur jau papozējis, viņš ir gulējis jau turpat uz sienaruļa un nekādies es netiku viņam klāt. Brauc, es biju izdomājis jau visādus no tās puses varbūt nepareiz pieeju, no otras puses nepareiz pieeju. Katru reizi viņš mani apmānīja. Un es biju vasarā uztaisījis jau tādu slēpni, tad domāju, iešu caur mežu, jau bija izdomāts, kā uztaisīts tādas 3, kur es tādas priežu nelielā, nevis jaunaudzītā, bet tādā pudurī, kur man tādas, kur es tikai varu redzēt cauri. Un domāju, no turienes būs tā īstā vieta. Un pienāca tas septembris. Septembrī, protams, es viņu atkal neko neredzēju, ne baurī, nekā, jo viņš mums pārsvarā baurī neparādījās. Viņš parādījās tā ziemā pie barotavām un arī ne katru dienu. Un tad pienāca tas 8. decembris, un
iepriekšējā vakarā bija mums viņš atnācis, un tad es sev kodu pirkstos, ja tā var teikt, kāpēc es neesmu to rulli atplēsis, jo mums iepriekš bija atvests jau tas rullis. Tad es domāju, labi, braukšu rītdien un atplēsīšu pie reizes. Un viņš tajā rītā taisni parādījās, tas bullis. Un pazuda. Es domāju, nu braukšu vakarā atplēsīšu, gan jau viņš kaut kad kādā dienā. Un 3:00, meloju, bija kaut kādi 2, man liekas, starp 2 un 3 vēl gaiši ļoti ārā. Es veikalā sēžu un strādāju, un atnāk. Es sievai pateicu, viss, es veikalu slēdzu ciet, bullis ir klāt. Kāda nē, viss, man vairāk nekas neinteresē. Kāds veikals, kāda tirgošana, bullis ir klātā. Ielēcu mašīnā, protams, degviela vienmēr ir bijusi pilna. Tur uz jau mirgo, bet es sapratu, nu nē, man nav variantu, es nestāšos. Gan jau kājām atnākšu, vai kāds atvilks to mašīnu atpakaļ, man ir jābrauc. Aizbraucu, lēnītēm pielienu, protams, līdz tai vietai, kur man tas slēpnis ierīkots, atkal viņa nav. Es domāju, nu atkal tas vecais stāsts jau gadu, jo mums tā pagājušajā jau gadu bija, ka viņš visu laiku, ja tā var teikt, mani apmānīja. Domāju, nu nē, gaiši vēl ir stāvēšu, rokas salst, kājas jau sāk salt, jo uz vietas grūti nostāvēt. Domāju, bet nu nē, gaidīšu līdz tumsiņai, pagaidīšu. Nu, jā, esmu atbraucis, veikals ir aizslēgts, un tad dzirdēju tādus brakšķus. Tāda iznāca gotiņa pirmā ārā, un pēc laika tā kā liels bija vējš arī tajā vakarā, nu vakarpusē, ja tā var teikt, pēcpusdienā. Un domāju, varbūt vējš sakustina, jā, tos no vēja kokiem zari un tā tālāk, bet nē, tad es ieraudzīju lielo savu zelta bulli. Bet sava pieredzīte man ir izveidojusies un nelikās, nu, vairs tā, ka tik traki rokas, rīts un kājas, kā ieraugot viņu. Un es uzliku, kas ir arī fenomenāls Blazeram izdomājums, ir šaušanas spieķis. Es uzliku, viņš man tā lociņu jau nāca. Es sapratu, nē, gaitā es viņu nedrīkstu tādu zelta bulli, redzot tos ragus, nu nedrīkst kļūdīties vispār necik. Un tad viņš vienā brīdī kā piestāja. Es vienreiz pie sevis, tā kā es arī žurnālām ir šī intervija aprakstīju, es pa tukšo tā kā nospiedu pie sevis, lai elpošanu sev dabūtu, un tad nākamais jau šāviens bija īstais. Un kā es saucu, tad es viņu biju pat iesaucis, man viņš par Rudolfs bija. Un tad mans Rudolfs, es beidzot tiku pie kārotā Rudolfa. Un uz šī ieroča arī ir viņš attēlots. Jo es sazinājos ar itāļu mākslinieku, aizsūtīju viņam bildi, un jā, viņš pacentās pēc iespējas labāk viņu attēlot, kā ir. Bet es viņu nomedīju ar otru Blazer R8, kas ir 7x64, ar, nu, kā es minēju, ar koka versiju, ar kuru es eju gaidas medībās. Jā. Vienkārši tam jau man bija, jau var taisni pie šī paša dizainerā jau uztaisīts šī lietiņa. Tikai ar savādāku meža dzīvnieku, meža ruksi. Un tad, jā, es domāju, nē, kaut kas man jāatstāja. Un tā ir tāda forša piemiņa, kad arī dzinēja medībās stāvi uz masta, katru reizi pagrozot, jo tu nevari neskatīties uz šo ieroci. Vismaz man tā liekas, es viņu tur grozu, visu laiku samīļoju, un man viņš tāds mīļš ir. Katru reizi ir forši paskatīties un atcerēties un savu piedzīvojumu par šo bulli arī. Nu, es ko visiem arī jaunajiem medniekiem varētu ieteikt, nu tā ir neatlaidība. Vajag iet uz mērķi, vajag palīdzēt meža dzīvniekiem, kā, ja tā var teikt, grūtos laikos, kad ir ziema, apledojas un viņi, nu, palīdzēt ar piebarošanu. Un parasti jau tev meža dieviete Diāna atdod atpakaļ. Ja tas ir neatlaidīgs, tu ej, cīnies, skaties, vēro un gribi izprast to visu, kā ir pareizāk nomedīt to stalbriedi, un ātrāk vai vēlāk tas viss tev atnāk atpakaļ. Tas mūsu kolektīvā ar tas pierādies. Tie, kas strādā un dara, tiem parasti arī veicās. Un tie, kas vairāk dod mežam, mežs viņiem dod atpakaļ vairāk. Jā, no sveiks, Mārtiņ. Sveiki. Dzirdēju, kad esi noskatījis Blazer F3 glustobra bisīti, taisies iegādāties. Man uz vietas veikalā F3 modelis nebija. Atvedu tev pamēģināt F16. Virsū esam uzlikuši arī absolūti jauns produkts no Aimpointa. Jaunais Akrojas 2 modelis, paredzēts speciāli glustobra ieročiem. Ļoti ērta montēšana patiešo uz sliedi, arī nav nepieciešams nekādas papildus stiprinājumi. Tā kā, nu, testēsim. Testējam. Jā, paldies. Lūdzu.
Jā, paldies Purnam Mužai par doto iespēju izmēģināt šo ieroci. Īstenībā man sākās dilēma, jo šis ierocis ir arī perfekts, un es nebiju šājis ar šāda tipa ieroci, un no ar bisi kā tādu diezgan ilgi nebija sanācis šaut, un perfekti man ļoti. Man jau iepatikās, un ar šo jauno aimpointu, nu, varbūt varēja nedaudz pat tā ir mana vaina, varēja nedaudz labāk, bet gan jau dzinēja medībās teica, palaidīs mani.